Labdien, kolēģi un godāti semināra dalībnieki! Mani sauc Marina Krasovska, es esmu Finanšu tehnoloģiju uzraudzības pārvaldes vadītāja Latvijas bankā. Un man ir patiesa prieks un gods atklāt Latvijas bankas un aizsardzības ministrijas kopīgi organizētu semināru par aktuālajiem kiberdrošības jautājumiem finanšu nozarē. Šobrīd kiberdrošības izaicinājumi kļūst ar vien sarežģītāki un svarīgāki, un mūsu spējas pielāgoties jaunam regulējumu prasībām un standartiem ir izšķirošas. Šodien semināra eksperti diskutēs par vairākām būtiskām tēmām, topstarp Nacionālās kiberdrošības likuma normu skaidrojumu attiecībās finanšu iestādēm, kas ir Nacionālās kiberdrošības likuma un DORA regulējuma subjekti, kā arī izmaiņām ārpakalpojumu un trešo pušu pakalpojumu sniedzēju pārvaldību DORAS regulas kontekstā. Semināra laikā nozares eksperti skaidros incidentu ziņošanas procesu Latvijas bankai un Nacionālajām kiberdrošības centrām, kā arī apspriedis, kāda jābūt efektīva informācijas apmaiņai un sadarbībai starp iestādēm. Šodien arī parunāsim par abu jaunu regulējumu praktiskiem piemērošanas aspektiem, kritiskām infrastruktūrām, darbības nepārtrauktību, darbības noturību un kiberdraudu tendencēm pasaulē. Diskusijā šodien piedalīsies Aizsardzības ministrijas kiberdrošības uzraudzības nodaļas vadītāja Līga Atstāja Gudzuka, Latvijas bankas informācijas sistēmu uzraudzības eksperts Valters Bajers, CERT kiberdrošības pārvaldības un atbilstības daļas vadītājs Kristians Tēters, Swedbank klientu servisa pārvaldes vadītājs Vadims Florovs. Seminārs mums šodien sastāv no 2 daļām - prezentācijām un paneļdiskusijas. Un, lai šis seminārs kļūtu par praktisku un vērtīgu pieredzi ikvienam no mums, aicinam jūs aktīvi piedalīties, uzdot jautājumus Q&A sadaļā. Jūs redzat atbilstošu pogu savā ekrānā. Ja semināra laikā mēs nepaspēsim atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem, mēs apņemamies šo izdarīt pēc pasākuma, un visas atbildes publicēsim kopā ar semināru ierakstu un prezentācijām Latvijas bankas mājaslapā fintechlatvia.eu. Paldies liels tiem dalībniekiem, kuri jau atsūtījuši savus jautājumus, uz tiem atbildes mēs mēģināsim sniegt prezentācijas laikā. Un ar šo vēlos dot vārdu Aizsardzības ministrijas kiberdrošības uzraudzības nodaļas vadītāji Līga Atstāja Gudzukai. Lūdzu, Līga, vārds jums. Labrīt visiem! Es ceru, ka visu var labi redzēt un mani var labi dzirdēt. Un paldies Marinai par vārdu. Mēs Nacionālajā kiberdrošības centrā ļoti priecājamies par iespēju piedalīties Latvijas bankas organizētajā seminārā. Ne tikai tādēļ, ka ir labs laiks veikt skaidrojošo darbu, jo šogad spēkā stājās jauns likums, gan plānoti jauni ministru kabineta noteikumi kiberdrošības jomā, kas ietekmēs finanšu nozari, bet arī tādēļ, ka raugoties uz Latvijas kibertelpu, šī nozara viennozīmīgi ir uzbrucēju redzeslokā, ne tikai attiecībā uz finansiāli motivētiem uzbrukumiem, bet arī ņemot vērā šīs nozares ietekmi uz sabiedrības stabilitātes un drošības izjūtu. Un pēc uzreiz sākšu ar normatīvo regulējumu. Pēdējo gadu laikā Eiropas Savienība ir laidusi klajā virkni ļoti nozīmīgu regulējumu ar plašu ietekmi. Gan mēs varam raudzīties uz Eiropas Savienības kibernoturības aktu, gan regulu par finanšu nozares digitālās darbības noturību, jeb DORU, kas ir arī šodienas fokusā, kā arī direktīva, ar ko paredz pasākums nolūkā panākt vienādu augsta līmeņa kiberdrošību visā Savienībā, jeb NIS2, kas ir aizsardzības ministrija, kuras ieviešana ir aizsardzības ministrijas atbildībā. Un NIS2 Latvijas tiesību sistēmā tiek transponēts ar Nacionālās kiberdrošības likumu, kas stājās spēkā šī gada 1. septembrī, kā arī izstrādē esošajiem ministru kabineta noteikumiem par minimālajām kiberdrošības prasībām. Un šie noteikumi aizstās 2015. gada noteikumus numuru 442. Domāju, nozarē ir ļoti labi pazīstami kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēma atbilstība minimālajām drošības prasībām. Akcentējums, ka šobrīd kolēģi ļoti aktīvi strādā, lai izstrādātu jaunu šo ministru kabineta noteikumu projektu versiju, jo saskaņošanas kārtā ir saņemti ļoti daudz priekšlikumu un iebildumu.
arī no finanšu nozares. Līdz ar to tā noteikuma projekta versija, kas ir šobrīd pieejama publiski tiesību aktu portālā, nav vairs aktuāla, bet es ceru, ka tuvāko nedēļu laikā varēsiet iepazīties ar jauno versiju. Pievēršoties nozarēm, kas tad ir jaunā regulējuma subjekti, akcentējums, ka to ir ļoti daudz un šeit jāpievērš tieši likuma 20. un 21. pantam. Šos subjektus nošķir gan pēc nozaru, gan uzņēmumu izmēra sieta attiecībā uz finanšu nozari. Tātad tas ir Nacionālā kiberdrošības likuma 20. panta 8. punkta K apakšpunkts. Likuma subjekti būtu tās kredīti iestādes, centrālajie darījuma partneri vai tirdzniecības vietas finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē, kas atbilst vidēji vai liela saimnieciskās darbības veicēja statusam. Tātad tie būtu uzņēmumi, kas nodarbina vismaz 250 nodarbinātos un kuru apgrozījums pārsniedz 50 miljonus. Savukārt, svarīgo pakalpojumu segmentāts tie būtu vidēji saimnieciskās darbības veicēji, kuru neto apgrozījums iepriekšējā gadā ir no 10 līdz 50 miljoniem eiro. Lai pārliecinātos, vai uz jūsu pārstāvēto uzņēmumu ir attiecināmas Nacionālā kiberdrošības likuma normas, mēs aicinām izmantot tiešsaistes testu, ko jūs varat atrast Aizsardzības ministrijas mājaslapā, vai arī izmantojot šo QR kodu. Tests palīdz gan izprast nozares, gan apgrozījumu sietu, bet gadījumā, ja jūs arī pēc testa aizpildīšanas īsti negūstat pārliecību par atbilstību, aicinām tad individuāli rakstīt uz e-pasta adresi nis2@modu.lv un tur norādot nedaudz plašāku un precīzu informāciju par jūsu uzņēmumu. Kolēģi pēc iespējas drīzākā laikā sagatavos jums atbildi, vai potenciāli jūs būtu Nacionālā kiberdrošības likuma subjekts vai nē. Un, ja jūs esat secinājuši, ka jūsu pārstāvēto uzņēmumu ir attiecināmas Nacionālā kiberdrošības likuma normas, mēs aicinām pievērst uzmanību šim laika grafikam. Visiem Nacionālā kiberdrošības likuma subjektiem ir nepieciešams reģistrēties līdz nākamā gada 1. aprīlim Nacionālajā kiberdrošības centrā, tad paziņojot par būtiskā vai svarīgā pakalpojuma sniedzēja statusu. Pēc statusa paziņošanas Nacionālais kiberdrošības centrs informēs Eiropas komisiju par subjektu skaitu un citiem kvantitīviem radītājiem, kas mums būs jāziņo. Tāpat pēc informācijas paziņošanas un subjektu iekļaušanas reģistrā uzraugošās iestādes sazināsies ar subjektiem, kas būs viņu uzraudzībā. Līdz ar to pēc 1. aprīļa katrs subjekts saņems informāciju no uzraugošās iestādes. Ja potenciālais subjekti nebūs iesnieguši informāciju, uzraugošās iestādes arī sazināsies un lūgs šo reģistrāciju veikt. Tiem subjektiem, kur uzraudzību veiks Nacionālais kiberdrošības centrs, līdz nākamā gada 1. oktobrim būs jāiesniedz informācija par kiberdrošības pārvaldnieku, kā arī jāiesniedz pirmais pašnovērtējuma ziņojums. Un tālāk es vēlos pievērst uzmanību praktiskiem soļiem, kā šobrīd ir plānota subjektu pieteikšanās Nacionālajā kiberdrošības centrā. Vispirms būs nepieciešams aizpildīt veidlapu, kas būs pielikumā šiem topošiem noteikumiem par minimālajām kiberdrošības prasībām. Veidlapā norādīsiet pamata informāciju par uzņēmumu, tā darbības specifiku, izmantoto IP adrešu diapazoniem, kā arī kontaktpersonu. Un šo failu, tas ir Word fails, šo failu jūs subjekta parakstiesīgā persona nosūtīs Aizsardzības ministrijas Nacionālajiem kiberdrošības centram, tad Latvija LV, izmantojot oficiālo elektronisko adresi. Būtiski šo dokumentu nosūtīt elektroniski parakstot. Līdzīgu informāciju iesniegsiet arī nākotnē, vai, piemēram, mainoties subjekta statusam. Tas būtu gadījumos, piemēram, kad svarīgo pakalpojumu sniedzējs kļūst par būtisko pakalpojumu sniedzēju, palielinoties tā apgrozījumam vai darbinieku skaitam, vai, piemēram, zaudējot būtiskā vai svarīgā pakalpojumu sniedzēja statusu. Pēc ministru kabineta noteikuma apstiprināšanas mēs plānojam organizēt arī informatīvo semināru un sagatavot instrukcijas par visu noteikumu pielikumā esošo veidlapu aizpildīšanu, jo tas noteikti būs ļoti parocīgi. Par to mēs informēsim atsevišķi Aizsardzības ministrijas mājaslapā. Un tālāk, pievēršoties uzraudzības darbam, ko jaunais normatīvais regulējums paredz, vērš uzmanību, ka subjektu uzraudzīs viena iestāde atkarībā no tā tipa. Vienlaikus iestādes savstarpēji sadarbosies, ja tas būs nepieciešams.
Un vispirms tie uzņēmumi vai iestādes, kas ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kritiskās infrastruktūras pārstāvi, es ticu, ka tie zina par savu statusu un tos uzraudzīs Valsts drošības iestādes Satversmes aizsardzības birojas. Savukārt uzņēmumu vai iestādes, uz kuriem attiecināmas gan DORA, gan NIS2 prasības, uzraudzīs Latvijas Banka. Un savukārt pārējos uzņēmumus un iestādes, uz kuriem attiecināma NIS2, uzraudzīs aizsardzības ministrijas Nacionālais kiberdrošības centrs. Tātad šis nošķīrums ir diezgan skaidrs. Un vēlreiz vēlos uzsvērt viena uzraudzības iestāde, lai novērstu jebkādu dublēšanos. Tā. Un attiecīgi uzraudzības iestādes būs tiesīgas veikt subjektu dokumentu un informācijas komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras pārbaudes un vajadzības gadījumā izteikt subjektam brīdinājumu. Vai arī uzdot novērst konstatētās neatbilstības, veikt ārējus auditus, informēt pakalpojumu saņēmējus par potenciālu kiberapdraudējumu. Ja minētie pasākumi nebūs efektīvi, uzraudzības iestādes ir arī tiesīgas apturēt informācijas sistēmas, resursu vai e-pakalpojumu darbību līdz neatbilstību novēršanai, apturēt produktu tirzniecību vai pakalpojumu sniegšanu līdz neatbilstību novēršanai, kā arī noteikti pagaidu aizliegumu subjekta vadītājiem pildīt pienākumus līdz neatbilstību novēršanai. Tālāk pievēršoties konkrēti NIS2 subjektu prasībām, vēlos uzsvērt, ka šie būtu tie, kas nav DORAS subjekti un kurus neuzraudzīs Latvijas Banka. Gan likums, gan topošie MK noteikumi nosaka subjekta vadītāja atbildību, nepieciešamību noteikt kiberdrošības pārvaldnieku, īstenot kiberrisku pārvaldības pasākumus un nodrošināt subjekta darbības nepārtrauktību. Tāpat definēta kārtība, kādā subjektiem ir jāziņo par kiberincidentiem un jāiesniedz pašnovērtējumu ziņojumi. Tātad svarīgo pakalpojumu sniedzējiem tas ir reizes 3 gados, būtisko pakalpojumu sniedzējiem katru gadu. Attiecībā uz dokumentācijas prasībām izceļami strateģiska līmeņa dokumenti, kā kiberdrošības politika, kiberrisku pārvaldības un IKT darbības nepārtrauktības plāns, kā arī tehniska līmeņa dokumentācija, kā aktuāls resursu un informācijas sistēma katalogs, kā arī kiberincidentu žurnāls. Akcentējams, ka jaunajā noteikumu par minimālajām kiberdrošības prasībām redakcijā būs gradētas prasības kiberdrošības pārvaldniekiem, ārpakalpojumu sniedzējiem un citām prasībām. Tādējādi svarīgo pakalpojumu sniedzējiem noteiktās prasības būs nedaudz atvieglotākas kā būtisko pakalpojumu sniedzējiem. Bet visstingrākās prasības būs noteikts informācijas komunikācijas tehnoloģiju kritiskai infrastruktūrai. Visbeidzot, pievērsīšos sankcijām par prasību neievērošanu, kas ir atšķirīgas valsts un pašvaldību iestādēs pret privāto tiesību juridiskajām personām. Tad, ja valsts pārvaldē var piemērot disciplinārās sodus iestādes vadībai, tad privātajā sektorā iespējami soda naudu vai administratīvo aktu, ko nosaka pēc subjekta veida. Tad tie ir atšķirīgi būtisko pakalpojumu sniedzējiem un svarīgo pakalpojumu sniedzējiem apmēra ziņā. Vienlaikus jāuzsver, ka sodīšana ir galējais līdzeklis un tiks piemērot tikai gadījumos, ja pēc atkārtotas saziņas. Un ļoti atkārtotas saziņas nozīmīgi pārkāpumi netiks atrisināti. Mēs uzskatām, ka jaunais regulējums dod iespēju uzņēmumiem un iestādēm būtiski pārskatīt līdzšinējo kiberdrošības praksi, pielāgojot to šī brīža apdraudējumiem un apstākļiem, un pielāgojoties un uzlabojot to labas pārvaldības principiem. Tas īsumā būtu īsi apkopojums, un tad vēlos vēlreiz atgādināt, ka subjekta status atbilstības paziņojuma termiņš ir nākamā gada 1. aprīlis, un tāpat mēs ļoti aicinām sekot līdzi ministra kabineta noteikumu par minimālajām kiberdrošības prasībām virdzībai tiesību aktu portālā, un jautājumu gadījumā par normatīvo regulējumu vai tā piemērošanu droši rakstiet uz nis2@mod.gov.lv, un centīsimies atbildēt pēc iespējas drīzākā laikā. Paldies! Liels paldies, Līga, par materiālu prezentāciju. Man šķiet ļoti aktuāli jautājumi. Un tas mūsu nākamais prezentācija tieši būs par DORA regulējumu piemērošanu. Un es gribētu dot vārdu Latvijas Bankas informācijas sistēmu uzraudzības ekspertam Valteram Bajāram. Valter, lūdzu. Prezentāciju var redzēt, ja? Es mēģināšu izstāstīt DORA regulējumu, respektīvi to daļu, kas Līgas prezentācijā bija maziem cvetiem burtiem pieminēts, kā izņemot DORAS subjektiem, tad tas sadaļa DORA
subjektus jaunā regulējuma skatījumā. Un atkārtojot pašu sākumu vai pašu pamatus, DORA regulējums ir mērķēts, lai izveidot visaptvarošu un vienotu regulējumu finanšu sektoram Eiropas kontekstā, un tā ir tieši piemērojama regula. Divu līmeņu tiesību aktu sistēmā, kur ir regulas pamatteksts un regulatīvi tehniskie standarti. Tomēr, lai pilnībā ieviestu regulu, mums ir nepieciešams arī nacionālais likums, lai pamatā nodrošinātu deleģējumu, kur Latvijas Banka minēto kompetentā iestāde atbilstošiem pienākumiem, un paredzētas arī sankcijas par regulas prasību neizpildu. Tā arī precizēts vērums, ko tad īsti nozīmē regulas subjektu nacionālās tiesību aktu izpratni. Vēlreiz atgādinājums par to, ka prasības stājas spēkā gan līdzot tūlīt, tas 17. janvāris, 5. gads. Un to, ka regula nozīmē prasību harmonizāciju kiberdrošībā finanšu sektoram, tas nozīmē, ka ir arī sagaidāms izmaiņas daudzos tiesību aktos un sagaidāms arī neliels nenoteiktības periods, kas arī diezgan loģiski. Vēlams ir detaļās, un regulas pamatteksts ir tikai daļa no regulējuma, kas ir vairāk principos balstīts teksts, bet tieši kā notiek risku pārvaldība, testēšana un pārraudzība, tas viss ir regulatīvi tehniskie un ieviešanas tehniskie standarti. Kopumā šeit ir 12 dokumenti, no kuriem oficiāli tikai daļa šobrīd ir apstiprināta. Tad jums sekot mājaslapās konsultāciju procesu un aktuāliem tiesību aktiem, kas ir apstiprināšanas procesā. DORA tvērums kā tāds varētu likties vienkārši, jo regulā ir atsevišķs punkts, kas nolistē visu 20 finanšu vienības, bet atkal jau šeit ir atšķirības, ko tas nozīmē nacionālo tiesību aktu izpratnē. Šeit redzamais uzskaitījums, kas jau ir tas, kā tas parādīsies jaunajā digitālās noturības likumā, kur šobrīd virs finanšu ministrija, kas ir bijis publiskajā apspriešanā. Un pēc minētajām finanšu vienībām DORA pilnīgi noteikti tiek piemērota, varētu būt izņēmumi par vienkāršojumu saistībā ar risku pārvaldības framework sistēmu. Savukārt šīm finanšu vienībām ir jāskatās kritēriji, kas ir kvantitatīvie kritēriji vai uzņēmuma lielumam, darbinieku skaitam, vai specifiskām lietām, kā piemēram ieguldījums brīvas lielumam, alternatīvi ieguldījumi un pārvaldniekiem. Privātiem pensiju fondiem, kas varētu būt dalībnieku skaits, bet tas ir mazāks par 15 darīt, un šeit regulēti tiek piemēroti. Un ir divas finanšu vienības, kurām principā nepiemēro regulu, kas ir Žiro un Noreiķina iestāde, pasts, Latvijas pasts. Krāja aizdeva sabiedrība ir nacionālā izvēle, ko regula paredz iespēju, Eiropas komisija regulu, ko Latvija arī izmantos krāja aizdeva sabiedrības ir mazs segments, tad regulas protības tur mazs. Tie 4 subjekti ir tie, ko jūs jau redzējāt līdz prezentācijā, un tas ir kā darbojās speciālais likums finanšu nozarei, respektīvi visas šīs te jomas ir regulēti nevis nacionālais kiberdrošības likums, bet šeit ir tieši
jāskatās, vai jāpielāgojas DORS prasībām. Un skaidrojot visas jomas, pirmais fokus ir uz IKT risku pārvaldību, tas ir bāzes elements, kas nosaka visu pārējo procesu, kas tā tiek darīts kādos apjomos finanšu iestādē, un akcentēja, ka definitīva atbildība par visu šo procesu DORS kontekstā ir vadītāja. Incidentu pārvaldība, tā ir spēja reģistrēt un pārvaldīt visus incidentus, atbilstoši ieviest politikas, procedūras, mehānismus, nodrošināt, ka šos incidentus varētu nepieciešamības gadījumā ziņot kompetentām iestādēm. Darbības noturība. Šeit ir divi aspekti. Pirmkārt, jābūt ir izveidotāji testēšanas programmai, kur ir pamattestēšanas elementi, un atsevišķām iestādēm arī koncepts par draudos vadītas ielaušanās testēšanu, PLPT, kas ir limitētam iestāžu skaitam visvēlāk testēšanas jautājumiem. Un jauns koncepts par trešo pušu IKT pakalpojumu sniedzēju pārvaldību, kur faktiski viss risku pārvaldības modelis, kas ar finanšu vienības iekšēji tiek eksponēts arī uz ārpus visiem IKT pakalpojumu piegādās. Runājot par IKT incidentu ziņošanu, arī atbildot daļai uz jautājumiem, Latvijas Banka ir kompetentā iestāde, un viss ziņošanas process no finanšu tirgus dalībniekiem notiek caur Latvijas Banku, un notiks caur Latvijas Banku, un Latvijas Bankas pienākums ir šos te incidentus, kas piederības nosūtīt. Tik dalību valsts centrālām bankām vai ESām vai viņas kompetentām iestādēm, kas mums gadījumā certs. Klasifikācijas process tiks aprakstīts regulatīvi tehniskos standartos, un ziņošanas process būs sadalīts 3 posmos, sākotnējo ziņojumu, starpziņojumu, daudziņojumu. Un jauna prasība ir arī zaudējuma aprēķins, ko ir radījuši nozīmīgi IKT incidenti. Un piebilstot arī ziņošanas procesu, jauna prasība ir konsultatīvais process, kad Latvijas Banka sniegs atbalstu un konsultācijas incidentu ierobežošanas pasākumiem, konsultējoties arī sagatavojoties certu šajā vidē. Kā incidenti DORS kontekstā tiek klasificēti kā nozīmīgi? Šeit ir divu veidu kritēriji, kas ir primārie kritēriji, ja tie izpildās kaut vai 2 no šiem, tātad incidents tiek klasificēts kā būtisks incidents. Skatoties uz sekundāriem kritērijiem, šeit varētu būt situācija, ka ir izpildījies viens kritērijs no primārajiem, bet papildus kritērijiem sekundārajiem, reputācijas ietekmi, geogrāfiskā izplatība, kas varētu būt divas dalību valstis, tādiem incidentiem. Tiek klasificēts kā nozīmīgs. Jāpiebilst, ka incidentu klasifikācija var mainīties ziņošanas procesa. Incidents var deeskalēties, incidents vairs nav nozīmīgs, jāparādās, ka tādi nozīmīgi. Par trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem un ārpakalpojumiem ir daudz jautājumu, jo koncepts būtībā mainās, jo līdz šim mēs uz to skatījāmies kā uz ārpakalpojumiem, respektīvi, ja šo funkciju
iestāde nodrošināt iekšēji, bet iestāde ir nolēmusi iepirkt pakalpojumu no ārpuses, kas kvalificējās kā ārpakalpojums. Jaunās DOR koncepcijas, jebkura vienošanās ar trešo pusi par IKT pakalpojumu, kas ir ziņošanas tvērumā, informācijas reģistra tvērumā, un šeit vairs nav nozīmes, vai šī funkcija nodrošināt iekšēji. Tā ir to vienošanās trešo pusi. Līdz ar to viss ziņošanas koncepts paplašinās, sākot ar nākamo gadu. Un te, protams, ir nianses arī par to, kā izmaiņas Latvijas Bankas noteikti regulējumus. Draudu vadītas ielāšanās testi, TLPD ir koncepts, par ko arī ir daudz jautājumu, bet šeit es gribētu akcentēt, ka tā ir advancēta testēšanas programma, kuru dalībniekus noteikti kompetentās iestādes sadarbībā, respektīvi Latvijas Bankas sadarbībā ar ECB, laicīgi to paziņos un sagatavosies, bet ņemot vērā, ka testi tiek piemēroti iestādēm stabiliem procesiem ar augstu briedumu pakāpi, pietiekuši dārgi, pietiekuši sarežģīti, un mūsu kapacitāte arī diezgan ierobežot, ka primārais fokus šajā gadījumā būs sistēmiski nozīmīgām kredītiestādēm. Ko varētu darīt tie, kas jau nav sākuši darīt? Mēs, protams, ceram, ka visas finanšu iestādes ir jau veikušas iekšējo analīzi par to, cik iestādes ir tālu no regulas prasību izpildes, bet principā tas ir tas, ar ko vajadzētu sākt, saprast, kurās jomās ir nepieciešams izmaiņas, kādi resursi ir nepieciešami, iekšēji apstiprināt šo ieviešanas plānu, identificēt politikas dokumentus, kas būtu jāpārskata, kas nepieciešami piesaistīt resursus, konsultācijas, sākt sarunas ar trešo pušu piegādātājiem, kas varētu būt nekas vieglākais process, bet trešo pušu līgumiem daudz kontekstā ir jaunas prasības, līgumi ir jāpārskata, līgumi ir jāietver informācijas reģistrā par trešām pusēm, kas nākamgad būs jāziņo kompetentām iestādēm. Un pats beidzamais, IKT incidentu ziņošanas process ir komplicēts, jaunās formas ir arī komplicētas un apjomīgas, un process būtu vēlams automatizēt un notestēt, lai nākamgad attiecīgi mums būtu gatavs un funkcionēs. Paldies par uzmanību, un par DOR saistītiem jautājumiem lūdzu griežaties droši pie mums, rakstiet uz DOR@banka.lv, izmantojiet informācijas vietnes, izmantojiet publisko konsultāciju procesu un sadarbojamies, lai būtu gatavi 17. novembrī. Paldies! Paldies, Valter, par prezentāciju, un paldies arī dalībniekiem par jau iesūtītiem jautājumiem. Mēs arī redzam, ka notiek aktīva sarakste čatā. Droši varat izmantot šo iespēju. Un šobrīd mēs pienākam pie otrā semināra daļas, paneļa diskusijas. Un es gribētu arī aicināt tad visus webināra dalībniekus
aktīvi arī piedalīties. Bet viens jautājums, kamēr viss slēdzās klāt, viens jautājums, ko es gribētu uzdot, tas arī ir no čata, vai DORA subjektam tomēr ir jāsniedz Nacionālās kiberdrošības centram paziņojums par atbilstību, kas ir saskaņā Nacionālās kiberdrošības likumu 22. pantu. Jā, uzreiz atbildēšu. Tātad to pirmreizējo reģistrāciju jāveic tikai tiem DORA subjektiem, kas vienlaikus ir arī NIS2 subjekti. Tad, kā minēju, tad skatieties no vienas puses pēc uzņēmuma izmērs iet, tātad lielie un vidējie uzņēmumi, kas atbilst Nacionālā kiberdrošības likuma 20. panta, 8. panta kā apakšpunktam. Tikai tie, kas ir vienlaikus gan DORAs, gan NIS2 subjekti. Jā, tad tiešām būtu interesanti paturpināt arī šo sarunu tālāk un tad attiecīgi jau par likumu un normatīvu aktu piemērošanu un to interpretāciju gribētu sakt par pašnovērtējumu formām, jo jūs arī savā prezentācijā minējāt, ka būtu jāsniedz tas speciāls formas, un tad man būtu uzreiz jums pirmais jautājums, vai arī DORA subjektiem jāiesniedz pašnovērtējuma formas, kas ir paredzēts Nacionāla kiberdrošības likumā, un vai ir arī pienākums nozīmēt kiberdrošības pārvaldnieks? Varbūt jūs varētu detalizētāk pastāstīt, tad kādos gadījumos. Jā, man šeit ir ļoti vērtīgi vēlreiz pārapstiprināt šo procedūru, lai visiem subjektiem tas būtu skaidrs. Tad tie subjekti, kas ir gan DORA, gan NIS2 subjekti, šie uzņēmumi, pirmkārt, viņi reģistrējas Nacionālā kiberdrošības centrā līdz 1. aprīlim nākamajā gadā, bet neiesniedz tālāk pašvērtējumu anketas un nenozīmē kiberdrošības pārvaldnieku Nacionālajam kiberdrošības centram, jo jūsu uzraudzību veiks Latvijas Banka un informēs par konkrētiem dokumentiem, ko jūs tālāk iesniegsiet. Un, man šķiet, ka tur ir tāda neliela atšķirība, ka DORA ir šis informācijas tehnoloģija drošības eksperts, kas ir jānozīmē, bet tālāk jūs uzraudzību veiks Latvijas Banka un jūs veiks tikai pirmreizēju reģistrāciju. Ok, jā, tas ir diezgan būtiski jāpaldies par atbildi un paturpinot arī to tēmu. Šobrīd nacionālajā līmenī mums arī ir citi normatīvi akti, kas attiecas finanšu sektoru dalībniekiem, piemēram, attiecību uz incidentu ziņošanu, ārpakalpojumu. Tad man būtu jautājums arī, tad kādas normatīvu aktu izmaiņas būtu jāveic vai plānotas, kas saistībā ar to jaunu likumu mums šobrīd būtu vai nu jāmaina, vai nu jāceļ, vai nu veikt kaut kāds papildus grozījums tieši par ārpakalpojumiem runājot un par incidentu ziņošanu. Es varētu pakomentēt, ka šeit ir divi esošie FKTK normatīvi noteikumi. Viens ir par ārpakalpojumu izmantošanu, noteikumi ir noteikumi numur 84, balstīti ārpakalpojumu vadlīnijās, stājoties spēkā DORAs regulējumam no nākamā gada noteikumi tiek pārskatīti. Šobrīd jau, ja es pareizi atceros, publiskajā apspriešanā, kur tiek ņemtas ārā normas par mākoņu pakalpojumiem, tiek ņemtas ārā normas, lai ziņošanu par IKT trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem nepārklātos DORAs reģistru prasībām, respektīvi, lai nebūtu šī dubultā ziņojuma. Par tiem IKT pakalpojumiem, par tiem ārpakalpojumiem, kas nav IKT trešo pušu līguma, par tiem būs jāziņo jau iepriekšējā kārtībā. Un nozīmīgajām kredītiestādēm, cik mums zināms, jau no nākamā gada ECB būs jāziņo tikai par DORAs reģistriem, kas, protams, ir tāds vidēji termiņa risinājums. Attiecībā uz incidentu ziņošanu esošie 93. FKTK noteikumi būtībā izbeidz savu darbību no nākamā gada, jo viss incidentu ziņošanas process ir mums DORA regulējumu, DORA regulatīvu tehniskiem standartiem.
Jā, paldies. Un šobrīd arī TAP portālā jau ir iesniegta virkne ar normatīviem aktiem, kurus arī pēc būtības ir nepieciešams grozīt, kas ir saistīts finanšu sektora regulējumam, lai nodrošinātu to sasaisti ar Doras likumu. Līdz ar to notiek tiešām liels process likumdošanas jomā. Tad man būtu varbūt jautājums Vadīms jums, kā grupas konsolidācijas aspekts ietekmē Dora ieviešanu, jo lielos uzņēmumos tas ir diezgan izaicinoši, īpaši, kad liela daļa no pakalpojumu nodrošināta grupas līmenī, Baltijas līmenī. Jūs varētu pakomentēt, ar kādiem izaicinājumiem šobrīd saskaraties? Jā, labdien, kolēģi, varbūt es sākšu ar to konsultācijas aspektu. Šis ir viens no tiem, varbūt ne gluži retiem, bet ne tik bieži sastopamiem gadiem, kad mēs iekšpusē, tie cilvēki, kas ikdienā varbūt pieskata biznesa nepārtrautības krīzes vai incidentu vadības kolēģiem, ar prieku sagaidījām šīs regulas tapšanu, jo ir jāatzīmē, ka tomēr lieliem uzņēmumiem, kas darbojas tā kā mēs, pieņemsim, 4 mājas tirgos, nedaudz atšķirās tā konteksta izpratnē. Un es domāju, Baltija viens skats, varbūt Zviedriem ir nedaudz savādāks skats. Tā kā šādas regulas ieviešana mūs visus saturina, tā kā vienādas valodas izmantošana, nonāksim ātrāka reakcija uz, tā kā nav tādas paralēlās pasaules sajūta. Un es domāju, arī savā ziņā tu analoģiju var izmantot, kad Zviedrijas iestāšanās NATO pēkšņi mūsu kolēģi sāk dzirdēt savādāk to, ko mēs bijām runājuši. Veicot izspēles, es domāju, pirmās izspēles, kuras atceros, bija 2015-16 gads, kur mēs kopā ar kolēģiem no Latvijas bankas, no finanšu sektora un no aizsardzības ministrijas. Tā kā mēs toreiz jau sākam runāt, tad toreiz likās, ko jūs tur vispār stāstat. Tad šobrīd tas tā kā brīvprātīgi obligātā kārtā mūsu visas pozīcijas un visus tos kontekstu un skatus saturina. Tas bija droši vien pirmais jautājums. Otrais bija, kas varbūt ir tie izaicinājumi. Jā, vai jūs redzat arī savā pusē, ko tas izaicinājums ieviešana jums arī būtu jāmaina droši vien arī iekšējas pārvaldības kontekstā? Jā, šis būs, piedošana kolēģi, baigi gari. Es centīšos īsi, bet ir jāsaprot droši vien, ka šis ir tāds masīvs darbs. Un tas nav tā kā tur pēdējās nedēļās kaut kas tur ātri mums jāizveda. Tas ir 2 gadu liels projekts, kur īstenībā, ja paskatās tās darba grupas un apakšprojektus, tad tāda informācijas drošība ir tikai varbūt 3. daļa visu lielā tvērumā, kas tur gan pārskatīt, kādā veidā tiek riski menedžēt, pārvaldīt, kādā veidā, kā izskatās tur iepirkumu stāsts, nerunājot jau vienkārši par IT. Es domāju, ka tas ir tas liela izaicinājumi. Protams, kad būtiski mainās, es domāju, ka tas varbūt ir liels iegūms. Tāda paradigmas izmaiņa, jo atbildot par biznesa nepārtrauktību, kaut kādus pēdējos gadus 8, es varu secināt, ka līdz šim izmantotā pieeja, viņa vairāk bija tāda empiriskā ceļā iegūta pieredze. Tu esi uzkāpis uz grāba, kad dabūsi pa seju, saproti, es nākamreiz to negribu. Un tu saproti, šis jau grāba, kas vairāk atkārtojas, šis ir arī kritiskais process, un tad kāda ir viņa elementi, kā es esmu atkarīgs, tu pielāgo plānus, katru gadu testē, pārbaudi, bet tas ir tāda empiriskā ceļa iegūts stāsts, kas var atšķirties pa valstīm. Savukārt paradigma ir tajā, kad mēs jau minētos scenārijus. Mēs ņemam scenārijus, kas ir konteksta iegūšana. Un konteksta iegūšana ir būtisks faktors, ja tas parāda bildi perspektīvā. Ja līdz šim tu esi reakcijas veidā to darbojies, tad šobrīd tu skaties uz perspektīvu, un jums ir kopēja perspektīva ar citiem gan nozares dalībniekiem, gan arī vienu uzņēmumu ietvaros. Es domāju, tas ir tas nākamais gan izaicinājums, gan ļoti liela pievienotā vērtība. Protams, var teikt, ka vai tā ir var jautāt, vai tā ir Doras ietekme, bet mēs būtiski pārskatījām savā iekšpusē, protams, tehnoloģiskos aspektus. Bet te ir jāatzīmē, ka jebkurš uzņēmums, kas darbojās pakalpojumu sniegšanas un kritisko pakalpojumu sniegšanas jomā, sasniedzot noteiktu tā saucamā maturity līmeni un arī to ģeometrisko platību, kuram
uzbrukums var tikt veikts, ir jāpārdomā to pieeja, kā tu darbojies uz priekšu. Izmantošu analoģiju, ja jums ir jāparūpēs par vienu savu dzīvokli, jums droši vien ir viens risinājums, kas dara. Ja jums ir privāta māja, droši vien tas vecais risinājums vairs nav tā kopīpēc pārnesams, viņš ir kaut kāds cits konteksts. Un, ja jums ir no privāta mājas, jūs pārcelties uz komercplatībām, un jums ir, tur noliktava ar ļoti svarīgu preci, kur ir kaut kāda savu glabāšanas specifika, droši vien mājas aprīkojums jūs arī nedara, un tie procesi arī jums nedara. Un tad tas visu laiku scale up, un, protams, jūs parādās arī iespēja, gan, ja pirms 10 gadiem par tīkla zonēm mēs runājam un ieviesam diezgan nopietni, tad šobrīd atskatoties atpakaļ, liekas, šoreiz ir tas brīdis, kad jāievieš. Un mēs ieviešam pavisam jaunu iekšējā tīkla infrastruktūru, kas, protams, prasīja mega lielas gan investīcijas, gan domāšanas un izstrādes. Tad nevar nepieminēt, es domāju, arī datu neiznīcināšanas tehnoloģisko aspektu ieviešanu, kas arī ir kaut kas liels un fundamentāls, un tā sauc ir arī tāds interesants koncepts, kas manā galvā mums parādījās kā minimum viable bank, kas ir tāds Deloitte izmantots koncepts, kad ja ir nonācis līdz tā, kad visi servisi kritiskie ir pazaudēti, tad kā tu atjauno funkcijas minimālā veidā. Tā kā šīs ir tās lietas, kas īstenībā pavisam savādāk tev liek pārdomāt uz tie procesiem. Un visu beidzot, es domāju, Jā, noteikti, ļoti, ļoti interesanti. Man šķiet, ka jūs arī paņemat tā tēmu, ka mums arī gribētu pieminēt, ka attiecības kritiskiem pakalpojumiem mums ir arī atsevišķs regulējums, kas ir regulējums par kritiskiem finanšu pakalpojumiem, kad lielākām finanšu iestādēm, kas pakrīt zem noteiktiem tiem thresholdiem, kas ir likuma paredzēti, tad ir arī jānodrošina tie galvenie procesi. Man šķiet, ka tur arī liels darbs notiek gan bankās, gan sadarbojoties ar citām iestādēm. Noteikti tā arī ir. Un saistībā ar šo es gribētu uzjautāt arī Kristiāna jums jautājumu par CERT lomu šajā lielā stāstā, vai jūs arī varat iedot kādu atgriezko saiti vai kādu palīdzību CERT varēs sniegt DORA subjektiem, kas arī ir Nacionāla kiberdrošības likuma subjektiem, kas arī varbūt nav finanšu iestādes un ir finanšu. Kādas ir jūsu plāns ar šo? Principā ir tā, ka mēs jau kādu laiku mums mājaslapā ir publicēti CERT.LV pakalpojumi, kas ir principā paredzēti primāri NKDL subjektiem, bet tur atšķirībā no status tas ir arī plašāks fizisko juridisko personu loks, tos var lietot. Tas ir primārais fokus, ko mēs fokusētos, teiksim, uz dažādu šo te drošības pakalpojumu piedāvāšanu subjektiem. Tie ir gan preventīvi, gan tur detekcijas, daudz un dažādi, tas ir pēc vajadzības. Tad arī runājot par palīdzību sniedzam dažādu tehnisku un pārvaldības raksturu konsultācijas, bet tas ir vairāk, kā saka, tāds tailorēts process, teiksim, pakalpojumam. Mums ir standarta apraksts katrā gadījumā, kas viņi saņem, ko tas iekļauj, kā to var saņemt, tad attiecīgi, ja ir kaut kādi jautājumi jau sīkāk, tad mēs arī vai pašu atbildam vai nosūtam pie ministrijas kolēģiem un teiksim, kaut kādas šīs te konsultācijas sniedzam. Bet primāri es teiktu, ka tas ir jāskatās pakalpojumu virzienā, ko katram subjektam ir sajūta, kad varētu būt nepieciešamība. Šeit ir vēl jāuzsver, kad pakalpojumu ņemšana, tā teikt, jūs neatbrīvo no atbildības pret NKDL un MK noteikumiem. Tas ir ļoti labs veids, kādā jūs šo savu kiberdrošību varat pastiprināt un jaunā līmenī, tā teikt, ieviest. Jā, paldies. Un Vadīms minēja arī par scenārijiem, ka mums tiešām jābūt vairāk nevis reaktīviem, bet vairāk proaktīviem, domājot par to, kādā veidā jāgatavojas un kādā veidā mēs varam sagatavoties tiem pārvaldības pasākumiem. Un līdz ar to man arī ir tas jautājums, vai ir plānots kādas īpašas rekomendācijas saistībā ar kiberdrošības riska pārvaldības pasākumu, piemēram, kādi specifiskie krīžu scenāriji, vai no aizsardzības ministrijas puses jūs varētu pakomentēt, varbūt kādam vēl būtu citi komentāri par šo.
Jā, man šķiet, ka tas ir ļoti labs jautājums un ļoti trāpīgs. No vienas puses var teikt, ka tas ir ietvers, ko dos noteikumi par minimālajām kiberdrošības prasībām, bet mēs patiesībā jūtam, ka no subjektu puses ir interesi gan par dažādām checklistēm vai piemēriem, paraugiem, scenārijiem. Līdz ar to pēc šo lielo normatīvo regulējumu ieviešanas mēs domāsim arī, kā atbalstīt tieši subjektus šo dokumentu sagatavošanā. Līdz ar to varbūt šobrīd nav plāna šādām rekomendācijām, bet mēs skatīsimies pēc vajadzības un intereses un noteikti domāsim, kā atbalstīt subjektus to sagatavošanā. Varbūt Kristiāns pie šī grib kaut ko pieminēt. Jā, es papildinātu, kad mēs arī šo te izstrādājot minimālās kiberdrošības prasības dažādā ekspertu lokā ir diskutēts par lietām, kur tā kā tie bija neatminos, varbūt arī kāds no finanšu nozara dalībniekiem, bet, principā tie bija NKDL subjekti. Ir doma jau par, tehniskā līmenī vadlīnijām par, tas nepārklās visus šos te noteikumus, bet atsevišķas tādas kategorijas, kas ir sāpīgākas, varbūt kopēšanas jautājumiem un citiem, kur, mēs tad labo praksi gribētu apkopot un arī, bet, tas, kā Līga minēja, būs pēc tam, ka šis maratons ar noteikumiem, tā teikt, būs izskriets, tad mēs arī tālāk pie skaidrošanas darbosimies. Jā, tiešām jūs arī pieminējat to labu praksi, bet arī ir standarti. Tad vairāk ir jautājums, vai to starptautisko IT risku pārvaldības standartu izmantošanā palīdz DORA ieviešanā. Jā, varbūt es atbildēšu no savas puses. Izmantošu atkal analoģiju. Man meita cītīgi pirmkasniece braukusi ar skrituveslidām visu vasaru, un viņam jautājumu, tagad atnāks ziema, vai tas man palīdzēs. Es domāju, ka palīdzēs. Savā ziņā labi, ir cits konteksts, cits specifika, bet tomēr kaut kāda muskuļu atmiņā ir. Šeit, es domāju, arī zem katra standarta tomēr stāv tāda sistēmiska un strukturēta pieeja. Un, protams, tas palīdz ieviest nākamā līmeņa standarta prasības. Līdz šim esam izmantojuši labās informācijas drošības pārvaldības standartu, kas ir informācijas drošības fóruma izstrādāts, kas ir, principā analogs ISO 27001, 02, vai kurš no viņiem tur saka, kuram lielāks cloud computing ietvers, vai tas ir cits stāsts, bet principā tas ir, savā ziņā ļoti līdzīgi. Un es ticu, ka tieši šis, protams, ka ir next step un palīdz. Jā, paldies. Es redzēju čatā, ka mums arī bija jautājumi par TLPT testiem, kam tas būtu jāveic vai ir obligāti un cik liela apjomā. Līdz ar to mans nākamais arī jautājums, ko es gribētu uzdot, ir, kāds tad ir tas plānotais testu tvērums un kādas ir tas galvenās atšķirības, jo ir arī esošais ietvers, kas tās red team ielaušanas testi, bet vai tur ir kaut kāda būtiska atšķirība? Skatoties no DORA regulējuma prizmas. Es varētu pakomentēt, ka arī DORAs kontekstā TLPT testi ir adaptācija no Eiropas Cyber EU metodikas, kas ir ECB ir izstrādājis finanšu sektorā. Un ir daudzas red teaming testu sistēmas finanšu sektorā, ir zinām Anglijas, CBEST, citās valstīs ir citi frameworki, bet šis te Cyber EU un DORAs red teaming koncepts ir balstīts uz to, ka tiek fokus tiek vērsts uz kritiskajām sistēmām, bet nevis uz fizisko drošību, sociālo inženieriju vai konkrētām tehnoloģijām, produktiem, bet tiek testēta kritisko sistēmu aizsardzība, draudu detektēšana un attiecīgi organizācijas reakcija. Koncepts, kas nāk papildus tam DORA, ir TLPT pooled testing, angliski vai joint testing. Šeit ir pārpratumi. Ko tas īsti nozīmē, tad precizējot pooled testing koncepts ir, ka tiek
vienlaicīgi testētas vairākas neatkarīgas finanšu iestādes, kuras lieto kādu vienu trešo pušu pakalpojumu piegādātāju, drīzāk sistēmas. Un savukārt joint testing ir tests, kur tiek arī testētas vairākas finanšu iestādes, kas ir vienā grupā, bet kas izmanto kopīgas kritiskās sistēmas. Un šis ir tas darbs, ko tieši veids kompetentās iestādes sadarbībā ar citu valstu uzraugiem, nosakot testu tvērumu. Tas tiešām ir komplicēts darbs, un kā es jau minēju, tad pirmais fokus ir uz kritiskām finanšu vienībām. Jūs droši vien varat jau nojaust, kas pirmajā tvērumā varētu būt nozīmīgās kredīta iestādes, ko mēs testētu sadarbībā ar ECB. Protams, ka mēs nevaram saukt ko vairāk, ja konfidencialitāte, kas ir LPT testu pamat būtība. Vienkārši vārdiem sakot, LPT tests, tas ir mēģinājums uzlauzt bankas sistēmu. Tādēļ arī testos ir atbilstošas prasības ārējiem testētājiem, konfidencialitātes prasības testa menedžeriem, mazliet pieskaroties vispār testa organizācijai, faktiski 5 komandas, tur ir cyber teams, kas ir regulātoru komanda, kontrol teams, kas ir testa menedžeri iekšēji finanšu iestādē, team, kas ir finanšu vienības iekšēja aizsardzība, teams, kas nodrošina aizsardzību, izlūk datu providers, neatkarīgs ārējais providers, kas ir nosacījums, kas piegādā šo izlūk datu reportu no ticamiem avotiem un paši testētāji. Ļoti komplekss pasākums, kur viss cikls var ilgt līdz 12 mēnešiem, plānošana vienmēr var ilgt 3 līdz 6 mēnešus. Lielas izmaksas, liela ieguvuma. Tātad attiecīgi tas prasa zināms standartus visās puses, gan uzraugiem, gan arī finanšu vienīgi. Bet kamēr jūs nesat saņēmuši notifikāciju, tad esat mierīgi, jā, jums visdrīzāk šī ziņa viss ir kārtībā. Labi, vēl paldies, tad visi gaidīs tagad notifikāciju. Man arī vairāk interesanti tāds jautājums, Kristiāna, jums, vai ir kaut kādas tādas minimālas prasības vai kaut kādi tādi obligāti vai optimāli elementi, kas būtu ietverami tajā testēšanas programmās, kurus jūs varētu ieteikt, ka tas ir kaut kāds tāds must have, ar kuru sākt? Principā ir tā, ka attiecībā uz NKDL subjektiem tas ir ļoti atkarīgs tīri no tās veida, kas jums tīri ir par IT infrastruktūru un kas tad ir šie te kritiskie procesi. Tas, ar ko noteikti vispār arī mēs sarunu bieži vien sākam, ir, lai saprastu, ko testēt, ir jāsaprot, kas jums pašiem ir saimniecībā. Es gribētu ticēt, varbūt, kad finanšu sektors ar savu stingru regulāciju un tā, kad tur tā teikt šāda lieta nepastāv, bet bieži vien tas ir tas, ar ko jāsāk, un tad jau tas pārējais, tas elements, teiksim, ko mēs testējam, tehnoloģiski tas ir atkarīgs, kas ir šīs te kritiskās sistēmas, vai tā ir kaut kāda aplikācija, weblietotne, vai kas tas tāds ir par servisu. Un tad nāk arī viss pārējais, noteikti jāpaskatās, kā mēs handlojam incidentus, attiecīgi kādi ir risku pārvaldības procesi, iespējams, kāda ir drošības politikas ieviešanas kaut kādā konkrētā domēnā organizācijā, bet tas izriet viss no tā, kas jums ir un ko jūs darat, un attiecīgi tad ir šī te prioritizācija. Jūs arī minējat incidentus, jūs arī redzat to lielāku statistiku, varbūt jūs jau varētu
kādas ir tās tipiskas kļūdas incidentu pārvaldību, ko jūs novērojāt? Principā sāksim ar to, ka bieži vien nav kaut kāds plāns vai metodika, kā šo incidentu iekšēji pārvaldīt organizācijā. Tas būtu punkts numur 1. Tālāk ir tas, ka bieži vien mēs šo informāciju saņemam novēloti. Attiecīgi, iespējams, ka ugunsgrēka dzēšanas režīmā ir nodzēst kaut kas drusku pa daudz, kas ir savukārt nepieciešams, lai šo incidentu izmeklētu. Kaut kādas varbūt tur memory dump un citas lietas, kas ir vērtīgas, teiksim, tālāk, lai saprastu, kas tad īsti ir noticis un attiecīgi veikt pasākums, lai tas tālāk nenotiktu. Un, protams, izgaismojās arī incidentu gadījumos, tā teikt, slikta prakse, vai logfailu vākšanā, pareizāk sakot, nevākšanā un neanalizēšanā, teiksim, ka šī te informācija nav liederīga, lai saprastu šī te incidenta cēloņus. Bet lielākoties es teiktu, ka tas ir tā teikt pārsteidzīga darbība uz pierādījumu nesaglabāšanu, neinformēšana un vai arī bieži vien, kam ir pamatā, kad nav process vispār kādā veidā šo pārvaldīt. Un tagad, kad Dora stāsies piemērošanas spēkā, arī mainās tā incidentu klasifikācija. Tad vai pēc jaunas tā incidentu klasifikācijas, vai jūs saredzat, kā ir kaut kādi būtiskas izmaiņas varētu būt, piemēram, pieaugs incidentu skaits vai otrādi samazināsies? Kā vadījums jūsu pusē, kā jūs šo saredzat? Es domāju, ka ir jāsaprot, ka te ir diezgan dinamiska sistēma, ja te ir principā 2 faktori. Vai vispār incidentu skaits, kā mainīsies. Un es domāju, diemžēl, ja skatoties uz draudu, tā saucamā landscape, viņi visticamāk tikai pieaugs. Sabiedrība kļūst digitālāk, pasaule kļūst digitālāk. Un arī uzbrucēji, protams, arī izmantos digitālās tehnoloģijas, kas, protams, viņu primārais mērķis ir informācijas drošības un informācijas aplikācijas sistēmas. Tā kā visticamāk incidentu skaits pieaugs neizbēgam. Bet jautājums, ja viņš būtu flat, vai mainītos tīri dēļ klasifikācijas. Šobrīd man diezgan grūti iedomāties tāds atslēgu vārds būtiski, kas ir būtiski. Es domāju, ka līdz šim mūsu praksē, finanšu sektorā vispār visi incidenti, protams, tiek klasificēti atbilstoši tam gan ietekmes ilgums, gan arī cik daudz klienti ir ietekmēti, vai kritiskās sistēmas ir, kas ir tas tvarums. Un tikko viņš pāriet noteiktam līmenim, mēs uzreiz arī mūsu regulātoram ziņojam, iesaistam arī citas struktūras valsts līmenī, ja ir nepieciešams. Vai kaut kas tajā mainīsies? Es domāju, ka viena lieta, varbūt, kurā šobrīd es godīgi atzīšos nedaudz peldu, bet man liekas, ka tā ir pozitīva ziņa, jo līdz šim arī grupas līmenī tomēr tie dažādi konteksti par incidentu nozīmīgu un lielumu arī atšķirīgi. Teiksim, ja tu skaties tādā lielā līmenī, kas ir tāds critical vai major incidents, kur ietekmē tur miljoniem. Varbūt tādā Latvijas kontekstā varbūt arī miljoni nav. Un mēs joprojām redzam pie sevis, ka nozīmīga daļa ar patērētājiem netiek pie kaut kāda finanšu pakalpojumu. Varbūt savā ziņā tāda vienota klasifikācija, varbūt arī audzēt. Bet es teiktu, ka līdz šim mēs esam izmantojuši to pieeju, ka ja mēs redzam, ka ir kaut kāds servis, kur ir pārauma un kur varbūt tas nākotnes skats arī nav tik optimistisks, mēs jau ziņojam arī laicīgi regulātoriem, kad mēs redzam, ka te varētu tā situācija attīstīties arī savādāk. Tā kā no tāda aspekta nevajadzētu būt straujām izmaiņām. Nē, es piekrītu, jo tas risks paliek tāds, ka viņš nekur nepazūd, bet tā ietekme var būtiski atšķirties. Un saistībā ar tiem incidentiem un incidentu ziņošanu man būtu tāds jautājums. Dora regulā un Nacionāla kiberdrošības likuma incidentu ziņošanas prasības nedaudz atšķirās. Lika, varbūt jūs varat pakomentēt, vai jūs saredzat to jēgu kaut kur nākotnē to harmonizēt, vai tas varētu palīdzēt kaut kā? Jā, paldies. Es domāju, ka šis jautājums mums noteikti būs darba kārtībā. Pieļauju, ka jau nākamgad sadarbībā ar CERT no viņu vajadzību skatu punktu, jo arī pēc Nacionālā kiberdrošības likuma tad subjekti informē CERT par konstatējumiem kiberincidentiem un tālāk iesūta arī dažādu statusu ziņojumus, gan agrīno brīdinājumu, gala ziņojumu, sākotnējo ziņojumu un progresa ziņojumu. Bet, ko es vēl pie šī vēlos piebilst, ko es nepieminēju prezentācijā,
ka mēs nākotnē plānojam izstrādāt arī valsts informācijas sistēmu, kas ļaus Nacionālā kiberdrošības likuma subjektiem sazināties ar mums, ar centru, ar uzraudzības iestādi, un iespējams, ka šajā mēs varēsim ietvert tādu risinājumu, kas būtu ērts gan jums, gan mums, gan certam, bet es pieļauju, ka Kristiāns pie šī arī varētu kaut ko labu komentēt. Jā, es pilnībā varu pievienoties Līgai, kad būtībā mums vēl jātiek ir galā, tā teikt, ar NIS2 un tā implementāciju Latvijā, lai pēc tam domātu varbūt kaut kādu harmonizēšanu. Šeit es varētu piebilst, kad visticamāk tas iespējams, ka būtu jādomā Eiropas mērogā par tādām lietām, jo pārsvarā jau, kā saka, tie tiesību akti, viņi nāk no, tā teikt, Eiropas mērogā, un tur tad var saistībā ar ko NISam bija daudz un dažādas diskusijas, jo DORA nav, teiksim, vienīgais varbūt tiesību akts, kas ir cieši saistīts ar šīm te kiberdrošībām. Tad, un attiecīgi, jā, papildinot Līgu par šo te uzraudzības sistēmu, iespējams, jā, ka tā būtu ērts veids, kādā veidā ir šo te ziņošanu padarīt, tā teikt, vieglāk subjektiem. Tā skaitā varbūt tiem, kas ir zem DORAs. Jā, noteikti. Un runājot par to formu, jautājums Valteram, vai ir sagaidām vienot formu incidentu ziņošanai, kas klasificējums, kad DORA ziņojumi, jo mēs šobrīd jau zinām, ka, piemēram, zem PSD2 tur ir ļoti konkrēts tas standarts. Vai ir paredzēta kaut kāda vienota forma saistībā ar šo? Jā, šeit ir labas ziņas, jo faktiski ir vesels 4 formas, un tā struktūra ir tāda, ka incidentu ziņošanai kā tāda ir pašu ziņojuma forma, kurai klāt nāk incidentu datu forma. Abas divas ir pietiekoši masīvas un detalizētas. Un jauna lieta, kas nāk klāt, ir nozīmīgi kiberincidentu paziņošanas forma, kur arī līdzīgā struktūrā pašu draudu paziņošanas forma līdzīgi kā incidentam, un tad klāt nāk draudu datu forma, kur šī informācija tiek aprakstīta līdz IP adresēm, līdz jebkurai izlūka informācijai. Tas varētu būt ļoti interesanti un noderīgi. Varbūt papildinot Kristiānu teikto, ko mēs par incidentu pārvaldības kļūdām pārbaudēs redzam, ka organizācijas nevienmēr izmanto šo spēju incidentus izmantot, lai mācītos kā labāk reaģēt, un nevienmēr pietiekoši labi, pietiekoši detalizēti analizēt cēloņus, dalās ar šo informāciju ar kolēģiem, izglīto incidentu reaģēšanas vienības. Un vēl viena lieta varbūt ir, kas ir aktuāla, ka incidentu gadījumos nevienmēr ir skaidri eskalācijas procesi, organizācijas iekšienē, apziņošanas procesi uz ārpusi klientiem, apziņošanas procesu augstākai vadībai. Šeit arī regula var palīdzēt savām detalizētajām prasībām. Kuros gadījumos jākomunicē ar klientiem uz ārpusi. Jā, un bieži tie incidenti notiek arī dēļ trešpušu pakalpojumu sniedzējiem. Un tagad no tiem incidentu ziņošanas gribētu arī pāriet pie šī jautājuma, jo finanšu sektors ļoti būtiski ir atkarīgs no trešpušu pakalpojumu sniedzējiem un vispār no digitalizācijas, ka tāda šobrīd neviens finanšu pakalpojums nav sniegts atrauti no tehnoloģiem. Tas vispār nav iespējams. Un tāpēc es gribētu aiziet nedaudz dziļumā par to pārvaldību. Un varbūt jūs varētu arī komentēt, kādus jūs redzat tādus īpašus riskus vai jaunu veidu apdraudējumus, kas jāņem vērā pārvaldot trešu pušu pakalpojumu sniedzējus, jo šis ir tāds diezgan būtisks aspekts šobrīd. Es varbūt iesākšu. Principā
tas, ko mēs redzam, ir ar trešo pušu pakalpojumiem noteikti jāpievērš uzmanību piegāžu ķēžu lietām. Respektīvi tas, ka, lai trešo pušu pakalpojumu sniedzējs ir uzticams un attiecīgi viņš arī šī pakalpojumu sniegšanā jums izmanto uzticams tehnoloģijas. Tas ir ļoti būtiski saistībā varbūt no tādiem juridiskiem aspektiem, ko bieži vien, kas arī ir raksturīgi, ja, piemēram, trešo pušu pakalpojumu sniedzējs piedāvā teiksim, kaut kāds drošības pasākums, ja, kas ir bieži vien tagad ar NISu arī kļūs arvien es teiktu, izteiktāks ir saprast, kur ir šī atbildības robeža trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kas ir tieši tas, ko viņš jums piedāvā, ja? Un kas, kurā brīdī, kura puse par ko atbild, teiksim, lai tur nav kaut kādi pelēkie lauki, ja, teiksim, kad, ja notiek incidents, kāds ir process, kā paziņot, teiksim, pakalpojumu ņēmējam, tur vai teiksim, kurš sazinās, piemēram, ar CERT. Šis ir tāds jautājums. Un arī, kas ir svarīgi, lai šis te pakalpojums sniedzējs ir spējīgs uzturēt SLA, pa ko jūs esat vienojušies ar pakalpojumu ņēmēju, jo tas ir, lai arī šāds varbūt faktors, ko es varētu no tāda savu skatījumu minēt. Jā, un tieši tas SLA sadaļa ir ļoti, ļoti būtiska jebkura līgumā, un īpaši, kad balstoties arī uz DORA prasībām, iespējams, ka tirgus dalībniekam varētu būt nākotnē tāda pieredze, ka vajag pārskatīt visus savus trešo pušu piegādātāju līgumus, un jau bija tāda pieredze, arī būtu interesanti, ja Vadim jūs varētu padalīties kā tirgus dalībnieks. Jā, šis, es teiktu, viens no 3 izaicinājumiem, ko es varbūt neminēju jūs pirmajā jautājumā, jo ir jāsaprot, ka, protams, mēs esam ļoti dažādi izpratnie par šo regulējumu un vispār, es domāju, par ārējo kontekstu, kur, teiksim, finanšu sektors jau gadu desmitiem tā kā biznesa nepārtrauktības un informācijas drošība ir strādājis, tad, ja skatās uz trešām pusēm, tur tā dažādība ir ļoti liela. Daži ir tie, kas, protams, gan SLA, gan biznesa nepārtrauktības procesi, viss ir in place, un, protams, ir jāpamaina tikai klasifikācija. Un priekš tādiem, protams, ir atkal cits interesants leņķis, kas parādās, kur viņiem tāds kā pārsteigums, kad mēs pērkam viens pakalpojumu, mums ir arī tiesības uz auditu. Mums ir jāpārliecinās, ka jūsu izmantotās metodas, izmantotie procesi atbilst, jo mēs esam ļoti lielā mērā atkarīgi no jums. Un ne tikai procesi, bet arī, ko jūs darat ar mūsu klientu, ar mūsu datiem, kāds ir tās pieslēgumu vietas, cik viņas ir drošas. Tā kā šis ir tāds jaunums, un mēs tā ar kolēģiem esam runājuši, ka īstenībā nav tā, ka tas ir pārsteigums, teiksim, uzņēmumi, kas darbojas tikai Baltijas tirgu. Tas ir ļoti liels pārsteigums uzņēmumi, kas darbojas globālā pasaules līmenī. Un priekš viņam, kā jūs tagad tiesiet pie manis tur kaut ko auditēt? Jā, jautājums, kurus var nolikt savu somiņu, parādiet to kabinetu. Tā kā šis ir, es domāju, ļoti interesants izaicinājums, bet ir arī pozitīva lieta. Tomēr, ja skatās, man liekas, vispārēji valsts aizsardzības prizmas, tomēr mēs pavelkam visas industrijas un tādā kopējā valsts noturība jau atkarīga ne no viena sektora vai no viena dalībnieka, bet no visiem maziem posmiem. Un ja tie visi mazie posmi būs plus mīnus vienā līmenī, tad arī būs noturība valstī tieši tāda, kāda ir vairākā posmi. Jā, noteikti. Jūs arī minējat auditu, un ir arī audita prasības, IT audita prasības attiecībā uz trešo pušu pakalpojumu sniedzēju. Es tagad gribētu jautāt Valteram, vai noteikts kāds biežums un tvērums, un vai vispār var paļauties, piemēram, uz ārējiem auditu un viņu rezultātu, kad tie vērtē trešo pušu pakalpojumu sniedzējus. Jā, šeit regulas prasības ir salīdzinoši elastīgas un nav noteikts precīzs biežums, bet, pielietojot proporcionalitātes principu, finanšu iestādes pašas var noteikt auditu plānu, apjomu un tad attiecīgi arī auditu biežumu. Tas, protams, viss ir atkarīgs no riska profila, no riskiem, no izmaiņām un attiecīgi pie kādām lielākām tehnoloģijas vai arhitektūras izmaiņām ir nepieciešams audits mainot piegādātāju, nepieciešams ekstra audits
kā jau mēs te diskutējām, ka regulā tiek dotas šīs tiesības veikt plānotas un neplānotas audits trešām pusēm. Tad attiecīgi iespēja juridiskais pamatojums ir, ko var novērot, ka vispār pieaugot atkarībai no ārējiem piegādātājiem, pieaug arī atkarība no risku pārvaldības procesu, uzraudzības. Šeit ir divi varianti, vai nu finanšu vienība pati auditē, vai paļaujās uz varējā neatkarīga auditora ziņojumu, kas, protams, ir atklāts, tas ir viss pareizi, bet pārlieka atkarība no pārējiem auditoriem nav tā labākā lieta, bet to var ignorēt citu. Un arī daži no tiem trešpušu pakalpojumu sniedzēji varētu būt gan kritiskas infrastruktūras īpašnieki, piemēram, ja mēs skatāmies uz Nacionālo kiberdrošības likumu, un tie varētu būt arī zem DORAS, un tad man vai ir jautājums, vai tas nozīmē to dubultu uzraudzību. Līga, varbūt jūs varētu pakomentēt par šo vairāk. Dubultu uzraudzību gluži tas nenozīmētu, jo kritiskās infrastruktūras, IKT kritiskās infrastruktūras uzraudzību veiks tikai Satversmes aizsardzības birojas. Bet, protams, ka pakalpojumu sniedzējiem būs arī jāizvērtē tās prasības, kas ir ārpakalpojumi. Līdz ar to tad ļoti niansēti jāizvērtē, kā jūs sadarbību veiksiet. Bet es pieļauju, ka šis konkrētais gadījums par to, ka tas varētu būt pakalpojumu sniedzējs, kurš ir kritiskā infrastruktūra, tie ir ļoti ierobežoti gadījumi. Un paturpinot varbūt to konkrētu likumu piemērošanas aspektus, mēs arī pirms semināra saņēmām dažus jautājumus, un viens jautājums, kurus arī gribētu jums uzdot, ir, vai Nacionālās kiberdrošības likumā sniegtie kvantitatīvi kritēriji, kas ir jāpiemēro individuāli katra uzņēmuma līmenī, vai tomēr tas jāskatās konsolidētajā līmenī kā grupai? Jā, ņemot vērā to, ka grupas uzņēmumi varbūt ar ļoti dažādu darbības specifiku un arī ar ļoti atšķirīgiem finanšu radītājiem, mēs skatāmies tikai uz konkrēto juridisko personu. Jo var pastāvēt arī situācija, kad, piemēram, grupas dalībnieki ir ārvalstīs reģistrēti, tos mēs noteikti neuzraugām. Līdz ar to īsā atbilde skatāmies uz konkrētu uzņēmumu, nevis uz grupas dalībniekiem. Ok, labi, paldies. Mēs nedaudz arī pārunājam par to, ka ir arī izaicinājumi finanšu sektora dalībniekiem, ieviešot visas tās izmaiņas, kas šobrīd likumdošanas notiek, un gribētu arī uzjautāt, kādi būtu tie galvenie ieguvumi kredītiestādes kiberdrošības tā ieviešanas procesā un cik tā svarīga ir vadības iesaistē tajā procesā, jo mēs arī, kad ejam pārbaudēs un veicam uzraudzības pasākumus, mēs arī vērtējam gan horizontāli, gan vertikāli, vai ir resursi nodalīti, gan tehniskie, gan cilvēku resursi, gan arī investīcijas ir veiktas. Bet es šeit gribētu arī pasvitrot un uzjautāt arī par to vadības lomu un iesaistē un kādi izaicinājumi ar šo jomu būtu saistīti. Jā, es laikam nedaudz pārtērēju laiku pie pirmā jautājuma, kur bija tie izaicinājumi par tām investīcijām, bet es tāpēc arī gribētu pievērsties tām aspektam, kas varbūt līdz šim ir mazāk izgaismots, un tieši tās augstākās vadības iesaist. Es domāju, šeit mēs piedzīvojam arī, negluži varbūt revolūciju, bet evolūciju, jo līdz šim, es skatos tādā retrospekcijā un tāds kiberdrošības pārvaldnieks, vai mūsu valodā runājot CISO, tas bija kaut kāds tāds jocīgs cilvēks, kas ik pa brīdim labākajā gadiem, ja līdz valdes stāvam ticis un kaut ko pastāstīs, neviens tāpat neko nesaprata. Pēc tam, es domāju, apciemojot šogad arī riska konferenci ERSAC, kas ir tieši cyberdefense jomā, tur principā kopējais vadmotīvs ir tāds, ka uz 26. gadu, ceļš finanšu sektorām, vadībai šis ir jāsaprot. Tas nav tā kā tev ir viens cilvēks, ka tu nogrūti visu atbildību un viņš runā jocīgā valodā.
tev ir jāiemācās tā jocīgā valoda. Tev ir jāiemācās saprast, jo tu esi gala atbildīgs par to, kas notiek ar tavu pakalpojumu sniegšanu. Un līdz ar to tev ir jāintegrē savā ikdienā regulārs pārskats ziņojums. Un, protams, kad abām pusēm savādāk jāiemācās to kopējo valodu veidot, bet tev jāsaprot, ka tas ir tev uz palikšanu, kā jau mēs runājuši, tas risku un draudu pārskats ir diezgan viennozīmīgs, un, protams, kad tikai zinot drēbi, tu var attiecīgi adekvāti reaģēt. Otra varbūt lieta ir, kas arī bija tajā konferencē atzīts, ka, protams, aizvien lielākā, augstākās vadības iesaiste ne tikai tās desktop simulācijas testos, bet arī full rehearsal, reālās testos, te jau minēts arī tas TLPT vai Tiberu, bet tas ir tas, kas var tiešām palīdzēt atspoguļot kaut kādas lietas vai atmaskot, kur kaut kas nestrādā. Ja dzīvē desktop simulācijas, tur pārsvarā viss strādā, bet tikai tad, kad tu taisi for real, jā, tas ir dārgi un tas ļoti daudz ir jāinvestējas un pēc tam jāmācās tā, bet tad tu vari saprast, šitas nestrādā, šitas pārslēgties nevar, nezinu, kāpēc, vienkārši nevar un visu, un tad tu jau sāc iet iekšā. Tā kā es domāju, tas kopējais iegūms ir, mēs visi paliekam gudrāki un lielāku izpratni par to, kā modernā pasaule tiek uzbūvēta. Jā, noteikti. Kristiāna, vai no jūsu puses jūs arī redzat kaut kāds izaicinājums savā pusē, ieviešot tas divus jaunus regulējumus? Jā, protams, tas izaicinājums galvenokārt ir tāds, ka mums tāds neliels vingrinājums jau savulaik bija ieviešot NIS 1 regulu, tur tie saucamie Operators of Essential Service un Digital Service Providers bija relatīvi nedaudz saistībā ar to skaitu, kas būtībā ar NIS 2 mums ir jauni sektori, tā teikt jauni thresholdi, un kas rezultēsies ar to, kad šo te subjektu būs daudz, un varbūt tas lielākais izaicinājums, tādā skatījumā, ko es vismaz redzētu, ir, teiksim, varbūt kaut kādām nozarēm, uz kurām līdz šim kiberdrošības prasības neatiecās, attiecīgi tad viņiem ir savā veidā kaut kāds jaunums, un šeit mēs arī savulaik centāmies primāri strādāt, teiksim, ar pie NIS 1 regulas ieviešanas ar tieši uzņēmumiem, uz kuriem šīs te prasības nebija un kas nebija arī kritiskā varbūt infrastruktūra, kam šis ir jaunums. Tas būtu viens. Otrs ir tas, kad tas varbūt tur, es domāju, Līga varēs labāk komentēt par uzraudzību tīri šiem te subjektiem, kad mums ir arī tagad sodi, tā teikt, pātaga visam šim pasākumam, un, kas, protams, ir galējas nepieciešamības apstākļos tikai. Bet arī uzraudzība, tur ir, zināmi izaicinājumi, tā teikt, tīri balstoties uz arī manis pieminētais jau šis te subjektu skaits, Otrs ir tas, kādā veidā tīri tiks implementēts kiberdrošības prasības. Jāsaka, ka vismaz tas mēs centāmies veidot atšķirībā no 442 noteikumiem mazliet vairāk šīs te prasības, tā kā risk-based approach, teiksim, balstoties tīri atstājot līdzīgi, kā tas bieži vien ir Eiropas mērogā ar tiesību aktiem, kad tā teikt, ir jānovērš risks, bet tie līdzekļi mazliet vairāk mēs viņus neveidojam kā, teiksim, tehniski instrukcija, bet vairāk ir atstāti paņēmieni pašu subjektu ziņā, kādā veidā šīs te prasības ir jāievieš. Varbūt tur nenosakām kādu dokumentu komplekts, tur līdz detaļām ir, bet galvenais ir, ka šīs te prasības ir ieviestas un tā teikt, risks ir novērsts. Cerams, kad ir tā teikt, kiberdrošības komunā viedokļi dalās par šo, kuram patīk vairāk konkrētāk, kuram tā teikt, ir tā teikt, brīvība ieviešanā, bet cerēsim, ka šis te process tiks iedzīvināts un tā teikt, subjekti arī novērtēs. Jā, noteikti tas, ko es minēju, risk-based approach, tas arī kā visa uzraudzība strādā. Un šeit mēs arī par šo jomu saņem vienu jautājumu.
kas vairāk saistīts ar to proporcionalitātes principu piemērošanu, un šeit es gribētu uzprasīt skaidrojumu par šo, cik lielā mērā tas nozīmē kādu vienkāršošanu vai kā tas ir pareizi no uzrauga viedokļa tieši piemērot to principu dzīvē. Jā, paldies par jautājumu. Šis jautājums ik pa brīdim atkārtojās par proporcionalitātes principu un ļoti dažādi traktējumi ir, bet jāsaka, ka regula proporcionalitāti vairāk atstāja uzraudzības pusē, balstoties uz piedāvātiem pakalpojumiem, risku pārvaldību, IT risku profilu, protams, uzņēmumu izmēru. Tas viss tiek ņemts vērā, bet pašas regulas ietvaros proporcionalitāte, protams, ir noteikta. Piemēram, ir kategorijas, kam ir vienkāršotais IKT risku pārvaldības modelis, diezgan loģisks un labi izstrādāts. Iespēja izslēgt no TLPT testiem, par ko es jau minēju, ne katrai iestādē tas ir piemērots, bet tādā gadījumā argumenti, kad mēs esam mazs tirgus dalībnieks, atvainojiet, tas nestrādā, vai mums nevajag testēšanas programmu, tas arī nestrādā, vai tāda politikas dokumenti, mums nav jāsniedz kāds ziņojums, ko uzraugs pieprasa. Tas viss tā nestrādā. Dažos gadījumos pat ir šī reversā, es pat teiktu, proporcionalitāti, jo, piemēram, ja līdz šim par incidentiem praktiski jau ziņoja, kā mēs teicām, underreporting, ne visos gadījumos, tie varbūt bija faktiski nepieciešams, ka tagad jaunā struktūra minimizē iespējas izvairīties no ziņojuma iesniegšanas. Jā, un Vēl, protams, ir jautājumi bijuši par informācijas reģistriem. Šeit arī ir kaut kādi gadījumi, kad līgums ir vienreizējs, vai līgums ir neliels pēc summas, vai šis ir kaut kāds end-user computing, respektīvi programmatūras līgums, un viņš nav jāreģistrē. Viņš ir jāseko regulas prasībām, un ir jāreģistrē. Jā, un vēl varbūt papildinot to vadības komentēju par augstākās vadības iesaisti, mēs arī novērojam, ka vadības iesaiste, protams, ir absolūti nepieciešama un kritiska, bet tikpat kritiska ir šī robeža starp aizsardzības trešo līniju, jeb iekšējo auditu, jānodrošina funkcijas neatkarība un vadības iesaisti arī kā līdzvērtīgiem partneriem. Vadība ieklausās priekšējo auditu ziņojumos un dod resursu trūkumu novēršanu. Jā, paldies. Man šķiet, mums ir palikušas 5 minūtes, un tāpēc es gribētu varbūt jums palūgt katram nokomentēt par sadarbību starp institūcijām, jo man šķiet, tas ir diezgan būtiski, lai stiprinātu kopēju tirgus noturību. Organizācijām ir jāsadarbojās, ka es gribētu palūgt katram no jūsu skata punkta pakomentēt par to vienoto izpratnes veidošanu, par noturības mācībām vai par brīvprātīgu ziņošanu, kāda veida sadarbība šeit varētu būt. Varbūt, Kristiāna, jūs varētu sākt. Jā, principā šo te sadarbību mēs redzam, kā primāri mēs veidojam, teiksim, apmācības Latvijas kiberdrošības kopienas locekļiem, kas ir gan klientūrai 2 reizes gadā šīs te esi drošs semināri, gan arī kiberšahs, kurā laipni aicinām nozares profesionāļus, aicinām dalīties ar viedokli, mācīties. Tā būtu varbūt viena dimensija, otrs ir sadarbībā, mēs noteikti aicinātu ziņot par incidentiem, jo būtībā tas ir ļoti būtiski šīs te kopīgās izpratnes radīšanai, gan arī tādēļ, ka mēs arvien vairāk gribam
nodrošināt šo te tehnisko redzamību, lai uzlabotu savus pakalpojumus. Teiksim, iegūstot apsteidzošu informāciju par kaut kādām ļaunatūrām, vietnēm un tā tālāk. Un arī sadarbības veicināšanai, tas ir vairāk kiberdrošības profesionāļiem, bet mums ir šis te, Mattermost kanāls, teiksim, kur operatīvi jau profesionāļi apmainās gan ar CERTu, ar informāciju, gan viens ar otru. Ir dažādas, teiksim, šīs te diskusijas par tostarp gan par likumdošanas jautājumiem, tehniskiem, jebko citu. Un tad mēs arī tādā veidā redzam šo te pulsu, kas notiek dažādās nozarēs, bet būtībā kiberdrošības jomā Latvijā. Es pieļauju, ka Līgai noteikti būs papildinājumi par kiberdrošības kopienu un citiem. Jā, man šķiet, ka tu ļoti labi ieskicēji to informatīvo pusi, kas no Nacionālā kiberdrošības centra puses tiek ļoti jaudīgi jau veikta, un arī sekojoši mūsu minētajiem noteikumiem par minimālajām kiberdrošības prasībām būs vēl gan informatīvi semināri, gan instrukcijas, gan materiāli, kas subjektiem būs ļoti noderīgi, bet tad pievēršoties sadarbībai starp organizācijām tieši uzraudzības jomā, tad arī mēs redzam ļoti labu ietvaru nākamgad turpināt mūsu, četrpusējo sadarbību, gan Latvijas Banka, aizsardzības ministrijā CERTs un valsts drošības iestāde. Un noteikti atradīsim veidus, kā arī to pilnveidot, lai no vienas puses gan atvieglotu to, principā jā, atvieglot darbu abās pusēs. Un minēju to, ka mēs strādāsim pie arī atsevišķas valsts informācijas sistēmas izstrādes, un ja tā būs noderīga, arī es pieļauju, ka arī jūsu pusē tā var tikt izmantot. Līdz ar to tādā jauno normatīvo regulējumu fonā, es domāju, ka mēs esam uz ļoti jauna tāda laba starta, bet skatīsimies arī, kā nākamajā gadā uzlabot mūsu sadarbību, lai atbalstītu subjektus, kas mums ir jāuzrauga. Vadības no jūsu puses par sadarbību, vai jūs redzat šeit kaut kādu par brīvprātīgu ziņošanu vai kāds cits viedoklis, vai tie kanāli, kas šobrīd informatīvi kanāli ir, vai tie ir pietiekami efektīvi, vai tomēr mums vajadzētu vēl kaut ko veicināt? Es domāju, ir labs teiciens, vienmēr ir istaba uzlabojumiem, room for improvement, jā. Līdz šim, īstenībā kādu laiku atpakaļ, mūsu SIRT, Security Incident Response Team kolēģi bija arī tā skaitā Latvijā, un, protams, tad bija krietni vieglāk uzturēt tieši kontaktu ar CERT kolēģiem. Šobrīd tas ir mūsu grupas ārpakalpojums, un es pajautāju kolēģiem, kā notiek šobrīd. Kā tā atbilde bija jā un jā, notiek abos virzienos, bet, protams, parunājot vēl atsevišķi ar profesionāļiem mūsu pusē, mēs nonācam pie secinājuma, ka īstenībā mūsdienu izaicinājumu konteksts tieši spiež to sadarbības tvērumu paplašināt. Un te ir ne tikai tādā vienas Latvijas ietvarā, bet es domāju vispār Baltijas jūras reģionā. Mūsu kolēģi Zviedrijā, viņi ir daļa no to Zviedrijas defense ietvarā, un viņi saka, jā, mēs kaut ko, protams, varētu stāstīt, bet kaut kādas inteliģences aspektu, ko viņi saņem, viņi saka, viņam tā kā formāli atļauja nav. Bet, ja mēs iedomāties, ka pieņemsim gan aizsardzības ministrijas un Zviedrija tagad arī ir NATO dalībvalsts, un tas vienkāršo, savā pusē par to platformu vienojas, mēs esam gatavi savilkt mūsu kolēģis un iepazīties ar CERT ekspertiem un varbūt paralēli veidot tādu, cik mēs varam vispār tādu informācijas dalīšanas platformu. Es domāju, ka tur ir vērts varbūt arī aicināt arī citas nozares spēlētājus. Un īstenībā Latvijai ir diezgan liels jau labs piemērs, kā nozarei darboties kopā ar regulātoru. Īstenībā izdodas veidot informācijas apmaiņu un veikt pasākums klienta aizsardzībā. Pieņems tas pats finanšu krāpnieku task force, kas mums ir jau pāris gadus, un tur tiešām mēs spējam apmainīties ar informāciju un mēģināt jaunos uzbrukuma vektors ar viņiem padalīties un laicīgi tā kā reaģēt. Tā kā es absolūti tā visām rokām pār. Un mēs no savas puses gatavi veikt tos paralēlus soļus, lai paņemt mūsu cilvēkus par Baltijas valstīm, par Zviedriju un kaut kā iepazīties ar cilvēku, uztaisīt pirmo, varbūt, semināru, workshop raundu, lai izdomātu, ko mēs varam darīt ar to tālāk.
Jā, paldies liels. Man šķiet, ka tas tiešām ļoti, ļoti interesants, labs priekšlikums. Es redzu, ka mums laiks ir semināram beidzies, bet paldies, Vils. Lielākais paldies visiem klausītājiem. Es redzu, ka arī daudz jautājumi, kuri jau ir atbildēti čatā, bet arī vēl ir tie, uz kuriem mēs atbildēsim un nopublicēsim vēlāk. Ka šis ieraksts un prezentācijas būs pieejamas. Šobrīd gribēju jums pateikt visiem paldies par uzmanību un atgādināt, ka ar individuāliem jautājumiem finanšu sektora regulējumi jūs droši varat griezties Latvijas Bankas inovāciju centrā. Paldies liels par uzņēmumu, paldies liels mūsu runātājiem un veiksmīgu dienu!